Šajā burvīgajā sestdienas rītā mēs ieradāmies uz Jūrmalu uz restorānu Mimino. Noskaidrosim, vai šeit ir garšīga grūzīņu virtuve. Atnesa grūzīņu salāts. Vispār viņiem ir ļoti skaisti trauki. Šeit ir gurķis, salāta lapas, valrieks, sīpolu, tomāti. Salāts parasts, bet ļoti garšs. Man ļoti patīk mērcīt, to, ka jūt riekstus. Tas papildina, un mums jau atnesa hačapuri un proti. Atžāries galvā garšosim šo gardumu. Hačapuri ir ļoti garšīgs, maigs, sulīgs, ieras bomba. Maize arī ļoti garšīga. Laiks. Hinkali. Šie hinkali ir lielāki un cilgaļas gaļa. Let's try. Hinkali bija ļoti garšīgi, sulīgi, lieli, gaļa arī pikantiņa nedaudz. Paralēli visiem garšīgiem ēdieniem dzeru balto vīnu, grūzīņu balto vīnu. Maigs, salds, augļains, grūzīņu vīns. Vēl viena garduma, kuru izlēmu šeit pagaršot, ir cēles. Un paskatieties, cik skaista pasniegšana. Virsū ir mērcīta ar pistācijām. Īstenībā kaut kādu tādu garšoju pirmo reizi ļoti maigi. Iesaku pagaršot šeit. Deserta laiks un nogaršosim šeit Napoleonu. Viņš izskatās ne tā kā standarta Napoleona kūka. Izskatās ļoti labi. Deserts ļoti maigs, salds, garšīgi. Īstenībā arī nav tā pārāk smags, tāpēc nav sajūtas, ka tu apēd kaut ko ļoti nesalīgu. Iesaku šeit pagaršot. Vīds bija vienkārši 10 no 10. Garšīga grūzīņu virtuve. Viss ļoti, ļoti labi. Iesaku, ja esi Jūrmalā, iegriezies šeit. Arī blakus ir stāvvieta, ērti nolikt mašīnu, paēst un uzreiz uz jūru pastaigāt.